Otrās vecmāmiņas ir grupa, kas darbojās projekta ietvara aktīvās vecumdienas kopā ar mazbērniem Preļu bērndārzā Pasaciņa. Šī grupa jau radās sen, jo mēs jau sen gribējām uzrakstīt projektu, lai kaut kādā veidā ne tikai pašas tur darbotos, bet varbūt vairāk bērniem attīstošās rotaļlietas iegādātos. Un mēs jau sniedzām viņu vairākas reizes un visādos veidos, un vienmēr mums bija atteikums. Un pateicoties labajiem darbiem, mēs nokļuvām balsojumā. Natālija Rubīne ir mūsu darbinieces mamma. Viņai arī mazbērni nāk mūsu bērnu dārzā, un mēs viņai, protams, gribam lielu paldies pateikt, ka viņa mūs iesaistījusi labo darbu un SMS kredītu projektā. Viņa ir aktīva, ļoti enerģiska, ļoti tāda zinot griboša, un viņai ļoti patīk darboties, viņai patīk kopā būt ar cilvēkiem, un viņa ne tikai pie mūsu projektā piedalās, viņa ir aktīva vispār Preļos pilsētā kā tādā dažādos pasākumos. Un mēs viņu vispār, godīgi sakot, ļoti atbalstām un cienam un priecājamies, ka viņi tieši mūsu bērnu dārzam. Un, protams, viņi noteikti ar savai mazmeitiņai un meitai palīdz un arī mums reizē. Tā mums ļoti pateicīgi. Par labo darbu projektu tā uzzināju nejauši. Skatos draugos un vienmēr skatos, draugi raksta, nobalsoju par labo darbu projektiņu. Es domāju, tāds kaut ko labu ir izdarījuši, uzrakstījuši tādu vienkāršu projektu, ne jau ar līdzekļiem, bet tādu pats kaut ko izdomājis un darbojas. Vienreiz tad domāju, kur tik bieži te balso par labajiem darbiem. Tā es tur paskatījos, viņa adreses raksta, es ieiešu tajā adresē iekšā, skatos, brīnums. Es arī tur varu ieiet. Un par cik tikko bija mums noraidīts šis projekts jau bija gatavs, un līdz projekta iesniegšanai labajos darbos bija palikušas tikai 2 dienas. Tā es pēdējā dienā atnācu uz bērnu dārzu Pasaciņa kopā ar vadītāju, saku, vajadzētu iesniegt to projektu, kur neskaitāmas reizes mums tiek noraidīts. Un tā mēs arī iesniedzām, un bijām ļoti laimīgas, ka mūsu projekts iekļuva balsojumā. Un balsošana mums arī izvērtās par tādu, ka hobiju visi braucām, visi kaut ko šiverējām un darbojamies. Mūs atbalstīja dažādu profesiju pārstāvji. Cilvēki ar dažādām profesijām, kas pilnīgi nav saistīti ar pirmsskolu. Gan prokurori, gan tiesneši, gan mednieki, gan zemessargi, ugunsdzēsēji. Un mēs bijām arī vākt balsis servisā. Mums servisa priekšnieks ir bijušais tētis. Un viņš mums atļāva tajā brīdī, kā reiz mainīja ziemas riepus uz vasaras riepām, un bija dikti pieplūdums liels jaunu vīriešu servisā, un mums neviens neatteica, un visi balsoja dikti, un mēs savācām tajā servisā ļoti daudz balsu. Tad bija smieklīgākais viens no kurioziem tas, ka mēs arī balsojām krimināla policijā, bija krimināla policistu 5 minūte, un mums arī priekšnieks atļāva datorā vispirms mēs visi krimināla policijas policisti nobalsoja, un tikai tad sākās 5 minūtes. Lielākā pateicība ir bērndārza vadītāja un arī lietvedēja Irēnai. Tā tur nepārtraukti dienu un nakti. Bija savākusi balsis un kodus, tādas 100 balsis ar kodiem, neievadīja kodus iekšā balsošanai. Un pēdējā dienā mēs tā gribējām kā tādu pārsteigumu, kur var savākt tik daudz balsis 2 stundās. Sēdējām līdz 12. Sapratām, ka jau esam uzvarā un sekoja līdzi, kā Irēna ievada tās pēdējās 100 balsis, un kad jau noskanēja 12, tad domāju, varbūt visi jau guļies tā. Domāju, zvanīt vadītāju, bet vadītāji neizturēja zvanu. Mēs uzvarējām, protams, urā nokliedzām, viss bija labi, visi tika apzvanīti, ka esam jau nobalsojušas. Draugos ielikām paldies, visiem sūtījām 5250 bučas un tikpat daudz paldies. Mēs ļoti lepojamies ar Natāliju un dod Dieviņu viņai veselību un vēl viņai atbalstītāju grupu, kas vēl varētu kaut kur mūs iesaistīt un kādu jaunu projektu varbūt varētu ierosināt, lai tik darbojas un dod Dieviņu viņai veselību vēl jauniem projektiem, idejas un iedvesmu.
un lai pakužina arī pārējos tos jaunākos. Tie pensionāri, kuri nav izgājuši no mājas laukā, iziet, vienreiz paesat kopā sabiedrībā, un tad radīsies tāda doma, ka es vairāk mājās nesēdēšu, iešu un darbošos.